Novembris ir Latvijas mēnesis, kad pieminam brīvības cīnītājus, svinam mūsu valsts dzimšanas dienu un vienojamies dažādās patriotiskās aktivitātēs. Arī Daugavpils kopš mēneša sākuma aicināja pilsētas iedzīvotājus un viesus svinēt valsts svētkus, apmeklējot izstādes, meistarklases, kinoseansus, tematiskos pasākumus un koncertus, piedaloties piemiņas pasākumos un dodoties kopīgā Lāčplēša dienai veltītajā lāpu gājienā, kā arī svinīgā gaisotnē pavadīt Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gada dienu. 18. novembra, jeb Latvijas dzimšanas dienas rīts, sākās ar ekumenisko dievkalpojumu Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā. Pievakarē vienības laukumā pulcējās daugavpilieši un pilsētas viesi, lai kopīgi dziedātu valsts himnu. Skanēja arī svētku uzrunas un Ata Auzāna muzikālais sveiciens. Valsts svētku svinības noslēdzās Daugavpils teātrī, kur tika pasniegti augstākie pašvaldības apbalvojumi – godaraksts, gada balva un mūža ieguldījums, godinot pilsētas iedzīvotājus, uzņēmējus, norises un sadarbības partnerus, kuru nesautīgais un neatlaidīgais darbs ikdienu Daugavpili padara stiprāku. Daugavpils ir mūsu pilsēta un svarīgākais tajā ir, protams, mūsu cilvēki, mūsu iedzīvotāji. Un šodien valsts dzimšanas dienā mēs godinājām labākos, izcilīgākos, talantīgākos, visforšākos mūsu iedzīvotājus sportā, sociālajā jomā, kultūrā, izglītībā, veselības aprūpē, tautsaimniecībā, jo tikai pateicoties viņu ikdienas darbam mēs esam vienreizēja un tiešām novērtēta pilsēta. Pašvaldības apbalvojumu gada balva nominācijā tautsaimniecība par ieguldījumu Daugavpils attīstībā šogad saņēma Sijā Ditonams. Renovējot zaļo tirgu, uzņēmumam veiksmīgi izdevies vairāk nekā 200 gadus sena tirgus vēsturi iedzīvināt mūsdienīgā vidē. Liels paldies mūsu visai komandai, ir strādājuši ļoti daudz cilvēki, ja tā ir pielikuši roku un mēs esam ļoti augsti pagodināti. Tas bija ļoti negaidīti un patīkami, ka darbs tika novērtēts tādā augstā līmenī. Bijām daudz arhīvā un iedvesmojāmies ar tām vecajām bildēm, mēs viņus atdzīvinājām un ielikām to visu stāstu tirgu. Un šobrīd tirgus, tas ir spogulis, tas ir pilsētas un reģionu spogulis, kurš izstāsta to stāstu par mūsu vēsturi, par mūsu tradīcijām, par mūsu cilvēkiem. Un tas viss bija ielikts šajā jaunajā dizainā, un es domāju, šobrīd cilvēki ar prieku atnāk ne tikai pēc svaigiem produktiem, bet arī ir iespēja iedziļināties vēsturē. Pašvaldības apbalvojumu godaraksts ar sudraba goda zīmi par Daugavpils kultūras dzīves bagātināšanu, organizējot Latgales dziesmu svētkus un starptautiskā folkloras festivāla Baltika norises, saņēma Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Šī ir tiešām īstā reize, kad sumināt savējos, tāpēc esmu patīkami pārsteigta arī par Daugavpils valstspilsētas iespēju un vēlēšanos pateikt paldies saviem cilvēkiem. Ko tas nozīmē Latvijas Nacionālajam kultūras centram? Tā ir ļoti laba zīme mums par ilgadēju sadarbību, ko mēs esam pavadījuši kopā ar Daugavpils dažādām institūcijām, Daugavpils pašvaldību, ar Daugavpils cilvēkiem kopjot Latgales un visas Latvijas kultūru izglītību. Vēl viena goda raksta saņēmēja bija biedrības Latgales etnogrāfiskā vēstniecība vadītāja Iveta Seimanova, kura tika godināta par ieguldījumu Latgales tradīciju saglabāšanā, kas šovasar Latgales dziesmu svētku laikā rezultējās pirmajā Latgales tautas tērpu skatē. Te ideja mani viermo jau sen, ka varētu attīstīt pirmo latgalīšu tautas tērpu skati Latgaļā. Ļoti porsteigta. Es esmu ļoti pateicīga par augstu novērtējumu un sevišķi, ja jis ir negaidīts. Tas bija liels porsteigums un paldies Daugavpilis un paldies, kad ir Daugavpilī tādas vītas kā vienības noms, tādas vītas kā tradīciju moja un, ja jāsaverās, tad Latgaļas viedokļa tieši tradicionālajā jomā, tad man liekas, ka Daugavpils ir ļoti perspektīva. Kopumā valsts svētkos pasniegti 32 apbalvojumi izcilākajiem pedagogiem, sportistiem, mediķiem un citu nozaru profesionāļiem, kā arī sabiedriskajiem darbiniekiem, uzņēmumiem, iestādēm un norisēm, godinot to nozīmi un ieguldījumu pilsētas attīstības veicināšanā. Plašāk par pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem lasiet www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.